Dāmas un kungi, 2000. gada gaidītākā cīņa ir klāt. Labajā stūrī ģērbti melnos šortos un kreklos, vairāk kārtēji Latvijas čempioni brocēni LMT. Kreisajā stūrī dzeltenos formas tērpos pretendenti uz čempionu titulu. Neviens cits kā basketbola klubs Ventspils. Esiet gatavi žostkajai spēlei! Vienā vārdā Hoskins Benefits. Tieši tā varētu raksturot finālsērijas otro spēli starp Ventspili un brocēniem LMT. Pirmajā puslaikā broči guva tikai 23 punktus, bet Hoskins viens pats 26. Ar fantastisku lecienu Darnelu nobloķē Kristaps Valters, taču ar to nepietiek. 83-64 spēlē un 2-0 sērijā. Vakar es aizgāju mājās un sapratu, ka otrajā mačā man jāspēlē daudz labāk. Es vienīgi varu pateikt to, ko man Lembergs pēc spēles pateica, kad viņš vairāk turpmāk komandu nepiedalīšties, jā, tiesās Latvijas tiesneši. Es teicu, nolikums ir nolikums, mēs spēlējam. Jau pirms finālsērijas bija skaidrs, ka apmierināto ar tiesnešiem nebūs. Un gandrīz visas spēles epizodes šo komandu starpā beidzās ar tiesnešu darbības komentēšanu, un ne jau pozitīvu. Ar soģiem strīdējās Čārls Ņūborns un Valdis Valters. Neatpalika arī pārējie, bet absolūts līderis šajā ziņā bija Armands Krauliņš. Ja arī tiesneši kādā epizodē kļūdās, vēl nav redzēts, ka viņi mainītu savus lēmumus pēc spēlētāju vai treneru protestiem. Savu dzirksteli nokaitētajā atmosfērā piemet arī Valdis Valters, paziņojot, ka visas biļetes ir izpirktas un Ventspils faniem Rīgā nav ko darīt. Ja nu vienīgi no vietējiem dabūtu pa gurķi. Ar katru gadu cīņa par čempionu titulu paliek aizvien nežēlīgāka, un atliek gaidīt, kā tas notiks vēl pēc gada. Otrā spēle bija praktiski viena cilvēka izrāde. Jau pirmajā ceturtdaļā Darnels Hoskins bija guvis 19 punktus, par 6 vairāk nekā broči kopā. Hoskins baudīja spēli, kas viņam gāja no rokas, un bumbas grozā krita gan pēc zibenīgiem caurgājieniem, gan no 3 punktu līnijas. Vienreiz pat no metriem 8. Arī otrajā ceturtdaļā turpinājās iesāktais. 5. minūtē Ventiņu pārsvars sasniedza jau 20 punktu un likās, broči piedzīvos lielāko sagrāvi savā vēsturē. Tomēr no šāda notikuma pavērsiena rīdzinieks izglāba rezervistu. Raimonds Vaikuls, kurš ar 17 punktiem bija rezultatīvākais savā komandā, kā arī Edgars Suraks ar saviem precīzajiem 3-punktniekiem. Visu maču apgriezienus turpināja uzņemt Hoskinsa un Kristapa Valtera divcīņu. Brīžiem labāks bija viens, bet jau pēc mirkļa otrs. Emocionālo virsotni šis duelis sasniedza 3. ceturtdaļas vidū, kad Darnels vienā mierā grasījās noslēgt ātru uzbrukumu, kad tā ir vienkārši fantastika. Pašam vienzināmā veidā Kristaps uzlēca tik augstu, ka gandrīz atsitās pēc groza vairogu. Savu sajūsmu viņš neslēpa arī no savu pretinieku. Spēli izbojāja pēdējās 10 minūtes, kad broči bieži vien provocēja Ventiņus un neiztika arī bez asumiem. Laukuma vidū Pauls burtiski nokautēja Buškevicu. Cīņā uz grīdas pa galvu dabūja Ņūborns, bet Valters jaunākais izaicināja savu komandas biedru junioru izlasē Māri Ļaksu. Lai nu kā, raksturu šajā spēlē parādīja abas komandas. Broču rezervisti no -26 spēja atspēlēties līdz -12, bet Ventiņi, neskatoties uz provokācijām, spēja saglabāt mieru un uzvarēt šajā spēlē ar 83-64. Pirmo reizi mūžā es redzēju tādu spēli, kur atļauj tādas atklātas rupības. Tas nav cienīgi fināla mačiem. Ir jāprot zaudēt un arī jāprot uzvarēt. Tur nav beigusies. Rīgā mēs piedāvāsim vēl žostkajāku spēli, kā šita vēl uz faulu robežas. Ja? Spēlēsim, jā, un es domāju, ka būs arī Igors un Sandis ierindā, jā, un tam mums būs iespējas vairāk variet ar sastāvu. Komanda ir ļoti kānietiskā noskaņojumā un miera cīnīties līdz pēdējai sekundē. Nepadojoties nevienu minūti. Ja kāds nesaprata, tad žostkāk ir ciešāk, un fauls ir sots. Bet mača pirmā zvaigzne neapšaubāmi Darnels Hoskins. 41 punkts, gandrīz puse no komandas guvuma. Otrais – Raimonds Vaikulis ar 17 punktiem un 8 izcīnītām atlikušajām bumbām. Bet trešais – Johans Nikolas.
Ja pirmā spēle bija skaista un spraiga, tad otrā jau vairāk atmiņā palika ne tikai ar Hoskins 41 punktu, bet ar netīro spēli laukumā. Tagad komandas uz 2 spēlēm pārceļas uz Daugavas sportanām, kur jūs gaidīs jaunas emocijas.